Amen. Draudze, Dievs ir uzticams. Pirms tu apsēties, tu vari pagriezties pret kādu pateikt, prieks, ka tu šodien esi ģimenē, prieks, ka tu atnāc uz draudzi, samīļot kādu, nesēdies uzreiz, pastāties uz aizmuguru, aiziet pie kāda, kas ir bišķiem tālāk no tevis, sasveicinies, paspied roku. Nu vai draudzes locekļi, droši, pasaka kādu mīļu, labu vārdu, pasaka prieks tev redzēt. Pasaka tik forši, ka tu šodien esi atnācis uz dievkalpojumu. Nu, droši. Nu, sveiki visiem. Kā jūs jūtaties šodien? Draudz atnākuši. Labi? Lieliski. Tas ir superīgi, Anna. Paldies tev. Pārējie arī labi jūtās? Ja? 2 cilvēki. Nekas man prieks būt pie jums. Jūs jau zināt, es ilgāku laiku neesmu bijis un kalpojis draudzē. Vai ne? Es tā reiķināju, ka 2 mēneši apmēram sanāk. Tā kā tāds interesants šodien no rīt bija būt Jūrmalā un tagad būt te Rīgā. Tā kaut kāds laiciņš pagājis, lietas ir notikušas, bet ir ļoti forši būt šeit uz vietas. Un tic, ka Dievs grib jūs uzrunāt šodien, vai ne? Sagaidat, ka Dievs runās uz jūsu sirdīm. Tas ir ļoti labi. Un man pašam pēdējie 2 mēneši tātad ir ļoti priecīgs, sveitīgs laiks bijis. Jūs jau zināt, kad es apprecējos, vai ne, pirms 2 mēnešiem, pēc 5 dienām pirms 2 mēneši, precīzi 2 mēneši. Tā kā, tad jūs drīkstāt man apsveikt par 2 mēnešiem. Bet, speciāls paņēmu tādu brīvāku laiku, lai ir iespēja būt lūgt un domāt par lietām, par nākotni un tā. Bet visā gan tajā kāzu periodā, gan pēc kāzām, visā tajā periodā, zināt, viena no tādām ļoti lielām lietām, ko es varēju redzēt priekš savas dzīves, ir to, ka Dievs tiešām ir uzticams. Un ka Dievs vienā brīdī neatstāja. Kad kaut kādi ir tie brīži, ka tev tiešām ir, ka tu nezini, no kurienes tu varētu atnākt palīdzību vai kāds risinājums. Un Dievs ir tas, kurš pagodinās. Es domāju, tie, kas ir tagad tikko precējās, te visi man Matīs ritīgi var piekrist un tā. Bet tagad teica autam procesam, tas ir tāds brīnuma laiks man. Andis pirms tam iedrošināja, Andis no draudzes tieši, viņš iedrošināja un teica, ka kāzu laiks, tas ir tāds brīnuma laiks, un es tik ļoti varu to apliecināt, ka tas tiešām tā ir, ka tu loģiski daudzas lietas nevar izdomāt, tu loģiski daudzas lietas nevar izdarīt, nekādas lietas, ko tu pat ļoti no visas labākās sirds mēģinot izdarīt tādā loģiskā, normālā veidā, tik un tā tev nesanāk, tas tā kā tu esi iecerējis to, bet pašā pēdējā brīdī, Dievs nekad nepalaiž garām to īsto brīdi, viņš vienmēr pagodinās. Un viss ir ļoti labi, viss ir baigi forši. Dievs vienmēr ir un paliek uzticams. Tā kā Bībelē teikts, ja mēs aizliedzam viņu, tad viņš nevar mums aizliegt, ja viņš paliek uzticams. Vai ne? Viņš paliek uzticams līdz beigām, jo Dievs ir uzticams. Dievs. Varbūt tas tāds mazs iedrošinājums priekš tevis. Nezinu, kam tu ej cauri, kas tavā dzīvē notiek, vai ko tu sastopies, bet tāds labs atgādinājums priekš tevis, ka Dievs ir uzticams, un viņš paliek uzticams. Un varbūt tev liekas, tagad ir pienācis pēdējais brīdis, ka, ja tagad Dievs kaut ko neizdara, tad ir vispār viss ir čau. Bet atceries to, ka Dievs nekad nenokavēs to pēdējo brīdi. Ja tagad viņš neatnāks un neizdarīs to brīnumu priekš tevis, tad pēdējais brīdis būs bišķiņ vēlāk. Kamēr Dievs neuzliek punktu, tikmēr vēl nekas nav beidzies. Atcerieties, kā Lācaru bija, vai ne? Tad, kad viņam atnāca un pateica, ka Lācars jau ir mīris, vairāk neapgrūtinies, nenāc nekur, tad, ja es tikai izdomāju, tagad es nākšu un paiet 4 dienas, kamēr viņš runā pie Lācara, un tad viņš uzcēla Lācaru no mirušajiem. Visiem varbūt tas liekas jau visi cauri, jau Jēzus, kāpēc tu vēl te nāc, kāpēc, nav vairs jēgas nekam, tu nokavēji. Bet, kad Jēzus atnāk, tad vienmēr ir īstais laiks. Jēzus nekad nenokavēs, un viņš atnāks īstajā laikā, vai ne?
Vienkārši šitreiz lietām ir jānomirst, pirms tās var augšā celties. Bet šajā rītā, šajā pēcpusdienā, kādu kuram tas ir, es gribu dalīties kādā vārdā, ko Dievs manī tā uzrunāja. Un tas būs no Ebreju vēstules 9. nodaļas. Un mēs šodien izlasīsim visu Ebreju vēstuli 9. nodaļu. Visu 9. nodaļu mēs šodien izlasīsim. Esat gatavi lasīt tā vairāk no Bībeles? Mēs lasīsim un ik brīdim apstāsimies un padomāsim par kādām lietām, ko Dievs grib uz mums runāt, varbūt, ko Dievs grib mums iemācīt. Uz priekš manis bija tās ļoti labs atkārtojums, tās labs atskats par kādām ļoti tādām kristiešu ticības pamatvērtībām, tādām svarīgām lietām. Un es saku, tas arī būs tāds labs iedraušanājums priekš tevis. Bet es gribētu, ka mēs varētu visi kopīgi sākumā lūgt, un tad mēs sāksim lasīt Ebreju vēstuli 9. nodaļu. Debes Tēvs, Tev pateicos par šo pēcpusdienu, paldies par iespēju būt draudzē, paldies par šādu draudzi Dievu mājas, un paldies, ka ir tāda vieta, kur Tu vari sastapties ar saviem bērniem. Un es vēl ļoti lūdzu, lai šī pēcpusdiena nebūtu izņēmums, ka pēc šī varētu būt tāda vieta, kur Tu varētu runāt uz mums, un ka mūsu sirds varētu būt atvērtas, dzirdēt no Tevis, saņemt no Tevis, un ka mēs varētu mainīties un varētu pieaugt Tavā līdzībā. Ja es zinu to, ka Tu esi sagatavojis priekš mums dārgas un vērtīgas lietas, un es zinu, ka Tev nav vienaldzīgi tas, kas ar mums notiek, bet Tu esi uzticams Dievs, Tu esi Dievs, kas redz mūsu dzīves, Tu esi Dievs, kas redz mūsu situācijas, un Tu zini, un Tu sūti savu vārdu īstajā laikā, lai mūs stiprinātu, iedrošinātu, piecelt, un arī, lai mūs pārmācītu. Tad es Tev lūdzu, lai Tu runātu uz mums, bet Tavs vārds ir kā tāda uguns, kas deg mūsu kaulos, un kas pārveido un pārmaina mūs. Jēzus Kristus vārdā Tev lūdzu Tev. Amen. Amen. Nu, lūk, un es šodien gribu runāt par tādu vienkāršu tēmu ar nosaukumu Jēzus asins. Vai tu zini, ko darīja Jēzus asins? Vai tu zini, kādēļ Jēzus izlēja savus asins pie krusta? Vai tu esi kādreiz par to domājis? Un esmu pārliecināts, ka visi no jums šodien varētu pateikt, ja Jēzus izlēja savus asins, lai man varētu būt grēku piedošana. Vai ne? Amen. Tā arī ir. Bet vai tu domā, ka tas ir vienīgais, kāpēc Jēzus izlēja savus asins? Un šodienā mēs lasīsim 9. nodaļu, tur reiz redzēt, kā Ebreju vēstules autors, viņš norāda uz dažādām lietām par to, kādēļ, kas ir tas iemesls, kādēļ Jēzus izlēja savas dārgās asins pie Golgātas krusta. Un ko tas mums dod? Ko tas mums sagādā? Kādas lietas tas mums dāvina? Un es gribu, ka tas būtu tāds labs atgādinājums priekš tevis, lai tu saprastu, kādēļ Jēzus ir izlējis savus asins. Es zinu, ka šis nav lieldienu laiks, bet tas nekas. Pēc Jūrmālas dievkalpojuma man atsūtīja īziņu un teica, ka šodienā ir svētks, atmies tikai to nosaukumu, ir, kad vakardien bija tas notikums, kad augstais priesteris nokāva grēku salīdzināšanas upuri. Un kad tieši šis ir tas laiks, kad tikai ebrejiem tika salīdzināt viņu grēku. Un tad, varbūt, ka tāpēc Dievs man deva tādu vārdu interesanti tieši šim laika periodam. Mums pēc tam būs vakarēdienas un tik brīnišķīgi tas viss tā sēd kopā. Bet vecajā derībā, ja tu skaties veco derību, tad tu vari redzēt, ka vecā derība ir tāda kā asiņu derība. Visu laiku tiek izlietas asins. Kad tiek noslēgta derība, katru reizi pie derības noslēgšanas ir klāta kaut kāda asiņu izliešana. Katru reizi, kad cilvēks grēko, tam seko kāda cita asiņu izliešana, lai tas cilvēks, kurš ir grēkojis, varētu tikt salīdzināts atkal ar Dievu, viņam nebūtu jācieš. Tu visu laiku var redzēt, kā notiek upurēšanas. Tur ķēniņi, kas parādās, kas upurē 10, 20, 30, vēl vairāk tūkstošu siklu, lai varētu notikties salīdzināšana par grēkiem. Un liekas, iedomājieties, kāds ir tas skats, kad 20,000 dzīvniekus nogalina. Vienkārši paņem un nogalina un izlej asini. Iedomājieties, kāda asini jūra tā ir, kas tur tek. Vecā derība, pilna ar asinīm. Ādams un Ieva, kad viņi grēkoja, kas bija tā lieta, ko viņi izdarīja? Viņi izveidoja vīģes lapas, ko apsaka savu kailumu, ne? Jo viņi ieraudzīja to, ka viņi ir kaili. Kas bija pirmā lieta, ko Dievs izdarīja pēc tam? Dievs viņiem sagādāja ko? Ādas apģērbu, vai ne? Tas nozīmē, ēdens dārzā, tādā vietā, kur ir dzīvība, kur valda dzīvība, kaut kam bija jāmirst, lai varētu tikt sagādāts ādas apģērbs, lai varētu tikt sagādātās ādas, kuras varētu apklāt to kailumu, ko pēkšņi ieraudzīja Ādams un Ieva. Tas nozīmē, ka Ādama un Ievas grēkas sekas tam bija jātiek salīdzinātām, jeb atrisinātām ar kāda cita nāve, kas sagādātu viņiem atbilstošo to apģērbu. Un Dievs viņiem pasniedz tās ādas, lai varētu apsekt viņu kailumu. Jo no pašiem sākumiem mēs redzam to, kad grēka dēļ kāds mirst.
Ābels un Kains. Ābels pienes upuri, Kains pienes upuri, Dievs uzlūko Ābelu upuri, Dievs pieņem Ābelu upuri, Dievs noraida Kainu upuri. Ko Kains izdara? Kains paņem un nogalina Ābelu. Kains izlej Ābela asins, un pēc tam Dievs saka, tā, ka Ābela asins sauc uz viņu no zemes. Un nedaudz vēlāk, ja nekļūdos Ebreju vēstulē, tiek runāts par to, ka Jēzus asins vēl daudz skaļāk sauc uz viņu, nekā izlietās Ābela asins. Vai ne? Visu laiku mēs redzam to, tad, kad ir grēks, tam sako līdzi asins izliešana, kas spēj salīdzināt. Kāpēc? 3. Mūzes grāmatā, 17. nodaļā, 11. pantā ir rakstīts tā, jo miesas dvēseli mīt asinīs. Tādēļ tās jums esmu devis uz altāru, lai jūs dvēseles tiek salīdzināts, jo asins salīdzina dvēseli. Dzīvība mīt asinīs. Cilvēka dzīvība mīt asinīs. Dzīvnieka dzīvība mīt asinīs. Tādēļ kaut kas mirst, lai kaut kas varētu tikt salīdzināts. Taču Dievs jau zināja jau no laika gala, ka tas dzīvnieku upuris, kas tiek upurēts, tās asins, kas tiek pienestas par cilvēku izpirkšanu, nekādā veidā nespēja pilnīgi paņemt projām to grēku, nespēja darīt pilnīgi to cilvēku, kurš ir grēkojis. Tās asins, varbūt tās izlietās asins spēja tikai apklāt to grēku, bet nekādīgi nespēja to grēku paņemt projām. Un vēl joprojām tas grēks paliek un tās grēks sakas paliek. Tāpēc arī Ebreju vēstulē 10. nodaļā 3. pantā Dievs saka, bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki. Tāpēc kā vakardien visai Izraēla tautai tiek atgādināts par tiem grēkiem, ko viņi ir darījuši, par tiem pārkāpumiem, ko viņi ir veikuši, kad ir nepieciešama tā salīdzināšana. Upuris atgādina vienmēr par to grēku. Un 4. pantā ir teikts, jo vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēku. Un tu redzi to, ka, lai gan viss tā vecā derība bija pilna ar upurēšanu, bija pilna ar asins izliešanu, bija pilna ar cilvēku mēģinājumiem salīdzināties ar Dievu, taču nevienā brīdī tās izlietās asins nespēja cilvēku atgriezt sākotnējā stāvoklī. Kritušo cilvēku nespēja atgriezt sākotnējās attiecībās ar Dievu, kā tas bija Ēdens dārzā. Nekas nespēja atjaunot cilvēku pie Dievu, savienot cilvēku ar Dievu. Un tāpēc arī pastāvēja templis ar ārējo pagalmu, svēto vietu un visvētāko vietu. Un priesteri drīkstēja iet svētajā vietā, bet neviens parastais cilvēks nedrīkstēja tur iet. Neviens sieviete nedrīkstēja tur iet. Un pēc vissvētākajā vietā, tajā vietā, kur mājoja Dievs, tajā vietā, kur bija tas derības šķirs, kur bija tie izstieptie ķerubu spārni, tā vieta, kur mājoja pati Dieva klātbūtne, vieta, kur bija Dievs virs zemes, tajā vietā drīkstēja iet tikai viens cilvēks, augstais priesteris, vienreiz gadā, lai nestu grēku izpirkšanas upuri. Tikai vienu reizi gadā, viens vienīgs cilvēks. Un pat tad, kad viņš tur iegāja, nekad nebija drošības par to, vai viņš dzīves iznāks ārā no turienes. Jo ja atrastu grēku pie viņa, ja viņš nebūtu pilnvērtīgs augstais priesteris, tad viņš iet tur iekšā un viņš ir nokrist un miris. Un tāpēc augstajiem priesteriem viņiem bija tas apģērbs, kas viņiem bija tie zvaniņi piestiprināti apakšā. Un varēja dzirdēt, ka viņš iet iekšā, viņi zvana, viņš ir dzīves. Un tad vienā brīdī viņi pārtrauc zvanīt, tas nozīmē, vajag jaunu augsto priesteri. Viņš vairāk nespēs funkcionēt. Tu saproti, ka vienreiz gadā viens cilvēks drīkst iet, kurš iet tāpatās nāves baiļu pārņems ar domu, vai viņš izies no turienes laukā dzīves, vai Dievs viņu uzlūkos un atradīs viņu par pieteikošu svētu, ka viņš varētu pēdējās salīdzināšanas upuri. Tātad vecajā derībā nekas, ko cilvēks spētu izdarīt, nespēja viņu atjaunot attiecībās ar Dievu. Nekas nespēja viņu novest tajā stāvoklī, kā Ēdens dārzā bija rakstīts, ka Dievs pastaigājās ar cilvēku vasaras dienas vēsumā. Nekas nespēja novest tajā stāvoklī, kur Dievs bija kopā ar cilvēku dēļ grēka. Un tāpēc bija jānāk kādam lielākam upurim. Un tad nāk tas, par ko mēs, kristieši, ļoti priecājamies. Kā Jēzus Kristus nāca virs zemes. Jāņa evaņģēlijs 3.16. Ar ko Sanita nobeidz? Sanita nobeidz vai Valērijas nobeidz? Valērijas runā. Sanita runā. Jāņa 3.16 par to, cik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš Dievs savam iepriedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazūst, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Vai ne? Nāk tā pati atslēga mūsu kristīgajai ticībai, kad Jēzus Kristus nāca miesā, nāca uz šīs zemes.
izdzīvoja 30 gadus šeit, 3,5 gadus kalpoja šeit, un pēc tam nomira mokpilnā, drausmīgā krusta nāvē, izlejot savas asins, kas augaļām tecēja no viņa ķermeņa. Viņš izlēja savas asins par mums, mūsu grēku piedošanai, un ne tikai. Un tāpēc es gribu, ka mēs varētu tagad kopīgi lasīt Ebrejiem vēstuli 9. nodaļu, ka mēs varētu uzdot kopīgi jautājumu. Kāds mērķis bija Jēzum izliet viņa asins? Ko runā Jēzus asins? Kāpēc tās tika izlietas? Ko tās dara? Ebreju vēstuli 9. nodaļa no 1. panta. Lai gan tas izklausās bišķiņ tā kanibāliski vai bišķiņ tā, varbūt ne īpaši patīkam normālam cilvēkam, Jēzus asins, izlietas asins, bet kristiešiem tas ir tas pamats viņu ticībai, jo bez asins izliešanas nav grēku piedošanas. Vai ne? Ebreju vēstuli 9. nodaļa no 1. panta. Kāds ir rakstīts? Rakstīts tā. Bija jau gan arī pirmajai derībai kalpošanas noteikumu laicīgas veikums, jo telts tika uzcelt priekšējā, kurā bija svečturs un galds un skatāmās maizes. Šī tiek saukt par svēto vietu, bet aiz otra priekškara telts, kas tiek saukt par vissvētāko, kam zelta kvēpināmais altārs un visapkārt ar zeltu pārvilktas derības šķirsts, kurā bija zelta trauks ar mannu un zaļojušies Ārona zizlis un derības plāksnes. Pāri par to godības ķerumu, kas apēnoja salīdzināšanas vāku. Par tiem tagad nav jārunā atsevišķi, bet pastāvot šādai kārtībai, priekšējā teltī vienmēr iet priesteris izpildīt kalpošanu. Bet otrā vienreiz gadā vienīgi augstais priesteris, ne bez asinīm, jo viņš upurē par sevi pašu un par tautas neapzinātiem grēkiem. Pirmā lieta, ko es gribu, lai tu saproti, ko izdarīja Jēzus Kristus upuris, ko paveica Jēzus asins. Jēzus asins sagādāja tev drošu pieeju pie Dieva troņa. Jēzus asins tev sagādāja drošu ieeju visvētākajā vietā. Un tev šodien nav jāgaida, ka būs viens svētais priesteris, ka būs viens svētais mācītājs, būs viens tas augstais cilvēks, kurš tad būs tas, kurš ies un satiksies ar Dievu, kurš pienesīs tavas vajadzības Dievu priekšā, kurš lūgs par tevi, kurš aizlūgs par tevi Dievu priekšā, vai vienalga, kurš kaut ko jautās Dievam, vai dabūs atbildes par tevi no Dieva. Šodien tev, Jēzus asinu dēļ, ir dota droša pieeja pie Dieva troņa. Ebreju vēstuli 4. nodaļa nekļūdos, kur bija rakstīts par to, tad nu piesim bez bailēm pie žēlstības tronā, saņemt apžēlošanu īstajā laikā. Tev, kā Dieva bērnam, dēļ izlietajām Jēzus Kristus asinīm, ir dota lieliska iespēja pie Dieva, paša Dieva, lai sastaptos ar viņu. Un tālāk 8. pantā ir teikts, ar to svētais gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzīgi. Saskaņā ar to tiek upurētas dāvanas un upuri, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas pilnīgus tos, kas kalpo, bet tie tikai ēdieniem un dzērieniem dažādām mazgāšanām uzlikti miesīgi likumi līdz pareizās kārtības laikam. Dažādi likumi, dažādi noteikumi, dažādas tradīcijas, kas viss pastāvēja, atrodoties tajā svētajā vietā, kur priesteri nāca, lai kalpot. Viņiem bija lietas, kas viņiem bija jāizdara, viņiem bija kalpošanas, kas viņiem bija jāveic, bet tikai viens spēja iet Dieva klātbūtnē, pašā Dieva tuvumā. Šodien tieši tāpatās tik daudzi no mums, mēs dzīvojam tajā svētajā vietā. Jā, mēs esam Dieva templī, mēs esam Dieva namā, mēs esam ienākuši tur, kur vajadzētu būt Dieva klātbūtnē, un mēs esam ar tādu mērķi, lai iet vissvētākajā vietā un sastaptos ar Dievu vaigā, taču mēs nekad neejam garām tam priekškaram. Mēs nekad nešķērsojam to vietu, ko Jēzus asiņu dēļ viņš mums ir sagādājis. Svētajā vietā tā ir vieta, kur notiek visa slavēšana, kur notiek visa pielūgsme. Tā ir tā vieta, kur notiek kā upurēšana, tā ir tā vieta, kur notiek visas kalpošanas, tā ir tā vieta, kur notiek viss tas pareizais, kristīgais, reliģiskais, tradicionālais, viss tas, kas ir jādara. Tur visas tās lietas notiek, un mēs pie tā esam tik ļoti pieraduši, vai ne? Mēs esam pieraduši pie tā, mēs atnākam uz draudzi, mēs zinām, kas notiks, mēs zinām, kā sāksies dievkalpojums, mēs zinām, kā dievkalpojums ies, mēs zinām, kā viņš beigsies, mēs zinām, cik ilgi viņš ies, mēs zinām, kurš runās, mēs zinām, kā viņš runās,
mēs zinām, kas notiks, mums ir skaidrība par to. Mēs zinām, pat ja mēs neatnākam uz šo dievkalpojumu, mēs aizējam uz kādu citu dievkalpojumu, mēs vienalga zinām, ko mēs sagaidām. Mēs zinām, kā būs. Mūsu prātā, mūsos iekšā ir ieliktā noteiktā sistēma, kā visam ir jāfunkcionē tajā svētajā vietā. Taču Dievs grib mūs ievesot dziļāk, visvētākajā vietā, ka mēs neapstājamies tajā vietā, kur mēs atnākam tikai un mēs paslavējam, kur mēs neapstājamies tajā vietā, kur mēs atnākam un tikai palūdzamies. Mēs neapstājamies tajā vietā, kur kaut kādi izpild kalpošanas darbu, kur mēs atnākam varbūt kaut ko tā kā runāt ar Dievu, bet mēs atsitamies pret priekškaru tā vietā, ka Dievs aicina katru vienu no mums izlausties cauri jebkam, kas stāv mūsu ceļā starp mums un viņu. Mums aicina iet tajā visvētākajā vietā, kur mēs ar Dievu varam sastapties aci pret aci. Un cik daudz no jums esat piedzīvojuši Dievu klātbūtnes spēkā, tādā spēcīgā veidā savā dzīvē? Esat piedzīvojuši? Pateicies lielākā daļa no jums. Ko tas nozīmē? Ja tu esi piedzīvojis Dievu klātbūtni, tu esi bijis tajā visvētākajā vietā. Tagad tu esi piedzīvojis to, ja tas ir kaut kas tāds, ko tev atkal gribas. Tev gribas tur būt, tev gribas to piedzīvot, tev gribas tur atrasties. Tev gribas to savā dzīvē, vai ne? Bet ko mēs darām? Tā vietā, lai mēs ietu tur, kur tas notiek, tā vietā mēs vienkārši runājam par to, kā tas reiz bija. Cik daudz mēs neesam runājuši par to, kā pirms 20 gadiem, kā pirms 30 gadiem, kā pirms 5 gadiem, kad es piedzīvoju Dievu, kad es biju tajā svētajā vietā, kad es sastapos ar Dievu, vai kā tas bija tās sajūtas, vai kā mana dzīve mainījās, vai cik tas bija labi, vai ne? Tā vietā mēs aizmirstam to, ka patiesībā mums nekad nebija paredzēts iziet laukā no tās visvētākās vietas. Bet tas, ko Jēzus Kristus bija sagatavojis priekš mums, vieta, kur viņš bija sagatavojis mums mājot, kur mums bija paredzēts dzīvot, kur bija paredzēts mums kalpot, tā vieta, kas mums ir sagatavota visvētākajā vietā, Dieva troņu priekšā, tur mums būtu jāmājo dienu no dienas. Vai ne? Var teikt amen? Kāda no jums varbūt saka, bet taču nevajag vienmēr sajust Dievu, nevajag kā vienmēr emocijas un visas pārējais tur ticībā. Zini, tev citreiz vienkārši vajag sajust Dievu, citreiz vienkārši vajag piedzīvot Dievu. Bet tad, kad tu esi tajā visvētākajā vietā, tu staigā tajā apziņā, Dievu klātbūtnes apziņā. Tas ir pārņēmis tevi, un to visi pārējie var to redzēt, ka tu staigā tajā Dieva godībā, tu staigā tajā Dievu klātbūtnē. Un tad var notikt tāda stāsta, kā par Smitu Viglsfordu. Esat dzirdējuši par viņu? Tagad viņš vilcēnā sēdēja un lasīja savu bībeli, cilvēki gāja viņam garām un krita uz saviem ceļiem un teica, ko man darīt, tu man pārliecini par grēku, kad Smits Viglsfords nebija atvērs savu mutu, nevienu vārdu vēl nebija pateicis. Kaut kas tāds, kas no tevis izstaro, kaut kas tāds, kas no tevis nāk laukā, kas vienkārši visus pārējos izmaina. Jo tu dzīvo tajā visvētākajā vietā. Tu esi iemācījies, kā tas ir atrasties tur. Kā 83. psalmā ir teikts, ka putniņš ir atradis savu mājvietu tavā namā. Par to cik... jūs zinat. Saprot, ka tu mājo, ka tu dzīvo, ka tu atrodies, ka tu esi tajā visvētākajā vietā un tu neapmierinies ne ar ko citu savā dzīvē. Ebreju vēstule 10. nodaļa, 19. panta līdz 22. ir teikts, tā kā mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekšskatu, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dievu namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi, pilnā ticībā, apslacīt savās sirdīs un atsubināt no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Viņš mūs aicina droši iet tajā visvētākajā vietā, Jēzus asiņu dēļ. Tad Jēzus asins. Visi mēs zinām, ka viņš atbrīvo no grēkiem. Bet lasot Ebreju vēstuli, pirmā lieta, ko viņš šeit runā 9. nodaļā, Jēzus asins sagatavo man iespēju, dod man iespēju pie Dieva, nākt viņa priekšā, stāvēt viņa priekšā, kā viņa bērns. Vai tas nav fantastiski? Tu šodien var aiziet projām ar apziņu, Jēzus asiņu dēļ nav pilnīgi nekas, kas man varētu traucēt tuvoties viņam. Nav pilnīgi nekas, kas varētu liekt man tuvoties viņam.
Un nav pilnīgi nekas, kas varētu ļaut man manu cerību likt uz kādu citu, ka viņš gan jau stāvēs Dievu priekšā manas dēļ. Bet es personīgi varu tuvoties viņam, un es personīgi varu mājot tajā visvētākajā vietā. Nedomājieties, kā tas būtu, ja tu atnāktu šeit, pataisnām no visvētākās vietas. Iedomājies, kā tas būtu. Bija tāds vīrs Tomijs Stenijs, varbūt esat dzirdējuši tāds rakstnieks, ļoti svētīgs Dieva vīrs. Viņam Dievs viņu ļoti lieto, un viņš tieši runāja ļoti daudz, viņš raksta par to, kā tas ir. Viņam ir tāda grāmata Dieva ķērāji, tad viņam ir otra grāmata Dieva saķērāji. Pirmais ir tie, kas ķer Dievu, un otrā grāmata ir tie, kas ir saķēruši Dievu. Un viņš ļoti daudz runā par to, kā meklēt Dievu klābu un kā tuvoties viņam. Un viņš runāja ļoti par to, bet kā tas ir draudzē, mēs esam tik ļoti pieraduši nākt svētajā vietā, nākt tur, kur sanāk visi tie priesteri, ka mēs esam izglābti, mēs esam atpirkti, mēs vairs neesam sveša tauta, mēs nākam droši Dieva namā, mēs ienākam tur, mēs varam lēkāt tā priekškara priekšā, mēs varam pacelt rokas priekškara priekšā, mēs varam tur slavēt, priecāties un laimīgi pēc tam doties mājās. Un nekad nešķērsot to robežu un neiet vissvētākajā vietā. Ebreju vēstulē tik daudz ir runāts par to, ka tas, kurš šmitējies no saviem darbiem, kurš iegājis Dieva atdusā, viņš šmitējies no saviem darbiem. Kā tas ir, ka mēs esam tik ļoti apkrauti un aizņemti, 4. nodaļā var izlasīt mājās vairāk, kā tas ir, ka mēs esam tik ļoti aizņemti ar visām tām mūsu pienākumiem, tradīcijām, rituāliem, visiem kalpošanām, visu pārējo, un dēļ tā mēs esam pilnīgā nemierā, haosā, un mēs tajā svētajā vietā atrodamies, bet tā, ka mēs ejam vissvētākajā vietā, mēs pēkšņi varam atrasties atdusā. Jēzus asiņu dēļ mēs varam tikt atbrīvot no nedzīviem darbiem. Labi, tātad pirmā lieta, Jēzus asiņu ļauj mums iet vissvētākajā vietā. Bet es zinu, ja tas tev nesajūsmi, ja tas tev neliek iekšā sirdī lēkāt, tad kaut kas nav labi ar tev. Vienkārši tu iedomājies, tu vari nākt Dieva priekšā, bez bailēm, bez kauna. Vienkārši tu droši vari nākt paša svētā Dieva priekšā, nostāties viņa priekšā. Droši stāvēt. Iedomājies. Tas nav fantastiski. Bārbauda brauc projām uz Krieviju. Aizbrauks uz Krieviju, nebūs kam lūgt palīdzību. Iedomājies, tu vari nākt Dieva priekšā. Dieva troņa priekšā un aci pret aci viņam visu pateikt. Iedomājies, Jēzus asiņu dēļ, tu ir droši pieiet tur. Nav bijis likam nesapratāt mani. Efeziešu vēstule 2. nodaļa no 11. panta līdz 13. teikts, tāpēc pieminiet, ka jūs, kas sitkārt pēc miesas bijāt pagāti, tādi, kuri savu saucamie rokām miesīgi apgriezīties sauc par neapgriezītiem. Reiz senos laikos bijāt bez Kristus, šķirt no Izraēla draudzes un izslēgt no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šī pasaulē. Tu, kas biji tālu, pamests, atstāts, bez Dieva šī pasaulē. 13. pantā teiks, bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu prom, Kristus asinīs, esat kļuvuši tuvu. Saprot, ko Jēzus asins izdarīja? Tu, kas biji nekas, tu pat nebija cienīgs tuvoties pa gabalu tam templim. Tev, kam bija jābūt, tu biji tālu projām, tu nebija tiesīgs būt daļas no Dieva tautas, no Dieva izredzētas tautas, no Dieva īpašuma. Tu, kas biji pagāns, tu, kas esi atstumts, atmests, tu, kas dzīvo savos pušajos grākos un visu tavu dzīvi, kas ir galīgi nepareizi. Tu, kas bija tālu prom no Dieva, Jēzus asinīs, es kļūstu tuvs. Jēzus asiņu dēļ, tev ir dota pieeja vissvētākajai vietai. Saproti? Labi. Otrā lieta, vēl superīgāk. Labi, es nezinu, vai vēl superīgāk, vienkārši vēl joprojām superīga lieta. 11. pantā, lasīsim tālāk 9. nodaļu. 11. pantā ir teikts, bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīt, tas ir ne šai radībai piederīgi,
ne ar āža un teļa asinīm, bet ar savām pašām asinīm reiz par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Ko Jēzus panāca ar savām asinīm? Mūžīgu izpirkšanu. Ko viņš izpirka? Nē, mani. Pasaka, viņš izpirka mani. Vai ne? Viņš izpirka tevi. Viņš tevi izpirka. Otrā lieta, ko Jēzus asins izdara. Jēzus asins mūs izpērk, mūs atpērk. Un ziniet, kā tas ir, jau es noteikti dalījies pie draudzē, varbūt atcerieties. Ziniet, kur nozīmē vārds atpirkšana? Agoridzo, ebreju valodā, grieķu valodā, grieķu valodā, vārds agoridzo. Ziniet, ko nozīmē? Grieķu valodā 4 vārdi patiesībā, vārdam atpirkšana. Tas nozīmē pavisam vienkārši skats. Tā kā šodien, jūs aiziet uz vakardienu bija pilsēta Rīgā, lauka Rīgā, vai ne? Bijāt kāds skatīties dzīvniekus? Viens cilvēks bārbala. Tāpat tās dzīvo Jaudvā. Bet, lauka Rīgā bija. Un tepatās ir pieejams centrāli tirgus. Jūs esat bijuši tirgu vismaz kādreiz, vai ne? Jūs ziniet, kā tas ir. Tirgu, bet iedomājieties tādu senu, veclaicīgu tirgu, viens tur kliedz, piedāvā savu preci, tur sauc tevi, tur pirkt, tur kādi kaulējās, viņi tur tos īpašās kustības tur dara, lai kaulētu to cenu, nosaka kaut kādu vērtību. Vienīgais šajā tirgu tiek tirgoti cilvēki. Tur netiek tirgoti dzīvnieki vai kaut kas cits, tas ir vergu tirgus, kur tiek tirgoti cilvēki. Cilvēki tur stāv kaili nostādīti rindās, viņi tiek, tur ir dažādās važās ieslēgti, un viņi tiek pārdoti. Nāk klāt potenciālie klienti, uzspļauj viņiem virsū, nolamā viņus, sit viņiem pa seju, sit viņiem pa bādaru, sit pa sāniem, un skatās, kā viņi reaģēs. Ja viņi nereaģē, tas nozīmē, viņš ir augstsvērtīgs un kvalitatīvs svarīgs. Ja viņš reaģē uz tavu spļāvienu vai uz pazemojumiem, tas nozīmē, ka viņš nav ar augstu vērtību. Un tad viņiem tiek noteikti tā cena, viņi tur kaulējās, pārdot, tur tur kādi smējās, kādi kliedz, kādi raud, tur ir gan prieki, gan bērnas, tur visādi emocija jūgts, un ir vargi, kas tiek tirgoti. Tie, kas nav cilvēki, viņi nav cilvēki, viņi ir lietas, viņi ir priekšmets, kas tiek pārdot par noteikti naudas summu. Un te parādās, ienāk Jēzus Kristus. Viņš iet cauri tam tirgu, viņš atrod tieši tevi. Viņš skatās, ka tu piederi grēkam, tu piederi vēlam, tu piederi sātanam, tu piederi šīs pasaules valdniekam, un viņš nosauc cenu. Viņš prasa, kāda ir tā cena. Tiek nosauta cena. Jēzus Kristus pasaka, ka viņš samaksās visdārgāko cenu, viņš atdos savas asins par izpirkšanu. Viņš saka, ka viņš savas asins atdos par tā cilvēku izpirkšanu, un viņš izspēr tevi no tā tirgus. Izpērk no grēka, no velna varas, no viņas saistības, atpērk tev no turienes. Tāpēc Bībelē teikts, ka viņš ir tev izrāvis no sātana tumsas valstības, niecēlis savā mīļā dēla valstībā. Viņš ir tev atpircis no tās tumsas, no tā grēka un nopircis priekš sevis. Un ko tas nozīmē? Ja viņš tev ir atpircis, kam tu tagad piederi? Jēzum? Kam tu piederi? Ja tu esi izpirkts, ja tu, kas nepiederēji pat sev, tu, kas piederēji grēkam, ja viņš ir samaksājis cenu par tevi, visdārgāko cenu, kam tu tagad piederi? Atbild man vienkārši jautājums. Nedomāju, ka tik grūti. Kam tu piederi? Jūs zināt, Svētdienas skolā vienmēr pareizi atbildi ir kāda? Jēzus. Kam tu piederi? Jēzus. Pilnīgi pareizi. Uzlīmīt visiem. Sakrāsēt 5 uzlīmītes, varēsiet tikt pie ēdienu pēc tam sadraudzībā. Tas nozīmē, Jēzum tu piederi. Jēzum tu piederi. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, ka tu piederi viņam? Tas nozīmē, ka tu nepiederi vairāk sev pašam. Tu nepiederi savām iegribām, nepiederi saviem plāniem, nepiederi saviem mērķiem, tu nepiederi savām vēlmēm. Kam tu piederi? Tu piederi Jēzum. Tas nozīmē, šeit vairāk pilnīgi nekāda sakara nav ar to, ka lietas notiktos tā, kā tu gribētu, ka viņas notiek. Vispār nekāda sakara ar to nav vairāk. Tu nav vairāk nekāda sakara ar to, ka tu dabū to, ko tu gribi. Tu nav pilnīgi nekāda sakara ar to.
Tur vairāk nav vispār nekādi jautājumi vai doma par to, ka tiek piepildīti tavi dzīves plāni un dzīves mērķi. Pilnīgi nevienu jautājumu par to vairāk nav. Tāpēc, ka tu nepiederi vairāk sev pašam. Ja tu sauc sev par kristieti, tas nozīmē, ka tu esi ar Jēzus Kristus asinīm atpirkts. Ja tu esi ar viņa asinīm atpirkts, nozīmē, ka kāds ir tev iegādājies. Ja kāds ir tev iegādājies, ko tas nozīmē? Tu piederi viņam. Tas nozīmē, tu piepildi viņa plānus, tu piepildi viņa mērķus, tu piepildi viņa sapņus, tu piepildi viņa vīziju, tu dari to, ko viņš grib, lai tu dari, tu dzīvo tā, kā viņš grib, lai tu dzīvo, tu ej tur, kur viņš grib, lai tu ej, tu dari visu tā, kā viņš to vēlās. Kāpēc? Tāpēc, ka tu tagad esi Jēzus Kristus kalps. Amen! Un tā ir tāda lieta, kas ir iztrūkusi pēdējā gadsimtā, man liekas, kristietībā. Mēs tik daudz runājam par to, kā būt veiksmīgam, kā sasniegt savus plānus, kā sasniegt savus vīzijas, kā sasniegt savus mērķus, kā uzstādīt savā dzīvē mērķus un mēs tam viņus piepildīt. Un tik daudz mēs par to runājam, vai ne, draudzē? Tā vietā, lai mēs vienkārši runātu par to, ka Jēzum Kristum ir mērķis tavai dzīvē, tev vienkārši vajag piepildīt to mērķi. Tu esi aicināts par daļu no viņa mērķa. Mēs runājam par to, ka draudzē, kāds draudzes mērķis, kāds ir draudzes vīzija, kāds ir draudzes plāns un viss, kas ir vajadzīgs draudzē. Mēs runājam par tādām lietām, tā vietā, lai saprastu to, ka draudze ir daļa no Dieva mērķa. Draudze ir Dieva plāns, draudze ir Dieva mērķis šeit uz zemi. Draudze ir Dieva vīzija, un tu esi daļa no tā. Tur nav sakara par to, ka draudzē ir kaut kāda unikāla īpaša vīzija. Draudze pat par sevi ir daļa no Dieva vīzijas. Saproti? Draudze ir Dieva plāns, draudze ir Dieva instruments. Un tas visu perspektīvu izmaina. Un tāpēc kādreiz divu gadsimtu atpakaļ tu skaties par tiem vīriem un sievām, kas bija gatavi atstāt pilnīgi visu. Atstāt savus ģimenes, atstāt savus darbus, atstāt savu karjeru, atstāt jebkādu finansiālu nodrošinājumu. Visu atstāt, sēsties iekšā kuģī, braukt 3-4 mēnešus pāri Atlantijas okeānam, braukt nezināmā virzienā uz kādām pamestām salām, braukt kaut kur, lai sludinātu evaņģēliju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi saprata, mēs nepiedaram sev, mēs piedaram vienam citam. Bija kā 2 jauni puiši, kas uzzināja par kādu salu, un tajā salā neviens nevarēja tikt iekšā, jo viņi piederēja kādam cilvēkam, viņam tur bija plantācijas, kurās darbojās vergi, un neviens cits no malas nedrīkstēja braukt uz to salu. Un viņi paši sevi pārdeva verdzībā, lai viņi varētu būt un varētu sludināt evaņģēliju tiem vergiem tur uz tās salas. Un tagad viņi bija uz kuģi, lai atvarītos no savas ģimenes. Visi ģimeni tur, protams, raud par to, ka vairāk nekad mūžā viņus neredzēs. Teikt, jāatvadās no viņiem, ka viņi izdara tādu muļķību un tā tālāk. Un viņi teica tādus vienkāršas vārdus. Tas jārs, kas tika nokauts, ir cienīgs saņemt savu ciešanu augli, jeb kā bija. Var sakot, viņš ir cienīgs saņemt to, ko viņš nopelnīja ar savām ciešanām. Kad ir tā apziņa, tas jārs, kas tika nokauts, tas Jēzus, mans Jēzus, kas cieta, kas mira, kas atpirka mani, viņa dēļ es daru visu to, ko es daru. Jo es nepiedaru savus, piedaru viņam. Mēs bijām pēc dažām dienām aizbraukuši uz Ozolniekiem, uz Bībeles skolas atklāšanu. Cik tur bija 19 studenti, kas mācās? 18? Apmēram 18 studenti, kas mācās Ozolnieku Bībeles skolā šogad. Un es tur biju, un es tur esmu, visu to redzu. Un es pēc tam domāju, bet interesanti, kā tas bija pirms vēl tikai 1 gadsimta. Viljams Fetlers, kad viņš veidoja Bībeles, ko šeit pat Latvijā, pat tās Rīgā, pestīšanas templis, kur ir uz Lašplējas ielas, veselu milzīgu ēku, es nezinu, vai to es redzēju, to ēku, es runāju blakus draudzē. Bībeles, ko sāka, kurā mācījās vairāk kā 100 studenti, kas bija savus dzīves nolikuši malā ar vienu mērķi, lai kā misionāri dotos uz Krieviju un pārpludinātu Krieviju ar evaņģēliju vēsti. Un Viljams Fetlers katru gadu sagatavoja vairāk kā 100 misionārus, ko viņš apmācīja, sagatavoja un tad izsūtīja uz Krieviju. Cilvēki, kas bija nomiruši savām dzīvēm, atstājuši visu, lai varētu mācīties un doties misijā. Zinat par tādu studentu atmodu, par studentu misijas kustības sākumu? Zinat tādu? Droši vien, ka lielākā daļa nezina. Ar to iesākās vispār mūsdienu misijas kustība kā tāda, ka tūkstošiem un tūkstošiem studentu pateica, mēs sekosim Kristum un devās misijā pa visu pasauli. Bija kāds vienkārši vīrs, kas iedrošināja, kas vadīja viņus, un pa viņu vēstures grāmatās ir teikts, ka viņš bija vīrs ar čakstošu balsi, kurš nemācēja īsti runāt. Bet, kad viņš sludināja, Dievs runāja caur viņu,
un tūkstošiem studentu devās misijā. Es izdarīju izvēli, es atstāju visu un sakoju Dievam. Kāpēc? Man liekas, viena iemesla dēļ. Viņi saprata, ka Jēzus asins viņus atpērk, viņus izpērk, un viņi vairs nepieder sev, bet pieder viņam. Lūk, kāda ir evaņģēlija vēsts. Gribu dzirdēt evaņģēliju. Tu nepiederi sev, tu piederi Jēzum Kristum. Ja mēs tā dzīvot, iedomājieties, draudze, ja katrs no jums arī tā dzīvot, man liekas, mēnešu laikā tu vairs nepazīsti Latviju. Mēnešu laikā šīs zeme būs pilnīgi izmainīta. Ja vien tu spēsi dzīvot tā, pasakot, es piederu Jēzum. Otrā lieta, ko Jēzus dara, viņš mūs izspēr. Apsne darba 20. nodaļa 28. pants, tur teiks tā, tāpēc sargieties sargiet paši sev un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecels par sargiem, ganīt Dievu draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Viņš saka, sargi draudzi, ko pats Jēzus Kristus ar savām asinīm ir iegūs par īpašumu. Lūk, tu esi Kristus īpašums. Tu esi Kristus īpašums. 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 18. pāns ir teikts, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves, mantots no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Lūk, kā tu esi atpirkts. Un 1. vēstule Korintiešiem, 6. nodaļa, 20. pāns ir teikts, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Tu esi dārgi atpirkts. Tu esi dārgi atpirkts. Var teikt amen? Tāpēc atceries, tu vairāk nepiedari sev. Ja es esmu dēļ, tu vairs nepiedari sev. Tālāk lasām 3. lieta. Lasīties no 13. panta. Ebreju vēstule 9. nodaļa. Tev svētīgi tas ir, ja? Ko tu dzirdi? Amen. Jo, ja āžu un vēršu asins un jaunas guvas pelni apslakot sagānītos šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīviem Dievam. 3. lieta, ko dara Jēzus asins, tā šķīsta mūs no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīviem Dievam. Mēs jau runājām par to templi, par svēto vietu un visvētāko vietu. Cik bieži tajā svētajā vietā, kur mēs atrodamies, mēs darām lietas, mēs mēģinām kaut ko paveikt, mēs mēģinām kaut ko nopelnīt, mēs mēģinām kaut ko sasniegt, kas nekad nav paredzēts bijis no mums. Mēs mēģinām nopelnīt Dievu mīlestību, mēs mēģinām nopelnīt Dievu pieņemšanu, mēs mēģinām nopelnīt Dievu atzīšanu. Mēs mēģinām nopelnīt to, kas mums patiesībā ir dāvināts. Jēzus Kristus asins mūs atbrīvo no nedzīviem darbiem. Tas atbrīvo mūs no šiem nedzīvajiem darbiem, lai mēs varētu kalpot dzīviem Dievam. Jēzus asins dara mūs spējīgus kalpot pareizā veidā, darīt pareizo kalpošanas darbu. Saproti? Tu nepaliec vairāk tajā ārējā pagalmā, tu nepaliec vairāk tajā svētajā vietā, bet Jēzus asins dēļ tu ieej vissvētākajā vietā, kur ir vissvētākā, vispilnīgākā tava kalpošana. Tu vairāk neesi tajā vietā, kur tu centies kaut ko panākt savā spēkā, kur tu centies kaut ko izspiest no sevis, kur tu centies kādam kaut ko pierādīt, kur tu centies parādīt to, cik labs kristietis tu esi ar savu kalpošanu, kur tu centies pierādīt visiem, ko tu dari. Tu vairs neesi tajā vietā. Jēzus Kristus asins tev atvērt no tā. Tev atbrīvo no tādas nedzīves kalpošanas. Saproti? Un kad tu spēj apzināties to, kas tev ir dāvināts, to, kas tev ir dots, to spēku, to dāvanu, to stāvokli, ko Jēzus asins tev sagādā. Labi, lasam tālāk, 4. lieta. 15. pāns. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicināties saņemtu apsolīto mūžības mantojumu.
Jēzus asins mums dod mūžības, apsolīto mūžības mantojumu. Jēzus asins mums sagādā drošību par mūžīgo dzīvību. Jēzus asins mums ļauj droši skatīties uz mūsu nāvi. Jēzus asins ļauj mums saprast to, ka Jēzus teica, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Jēzus asins ļauj mums saprast to, ka viņš ir teicis, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība, un katrs, kas viņam tic, nemirs ne mūžam, bet dzīvos mūžīgi. Jēzus asins dod tev mūžīgās dzīvības cerību. Tas, ka Jēzus izlaiž savus asins, ļauj tev dzīvot šeit virs zemes, apzinoties to, kad ir viena tēvī, ir mājas, kas nāk, ir vietas, kuriem tu dodies, un kad tu šobrīd šeit virs zemes, esi tikai vienīgi svešinieks. Tāpēc ir teikts Ebreju vēstulē 13. nodaļā no 11. panta, jo kuru kustoņu asins augstais priesteris par grēkiem ienes svētnīcā, to miesa tiek sadedzināts ārpus nometnes. Tāpēc arī Jēzus, lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie viņa ārpus nometnes, viņa negodu nesdam. Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, un mēs meklējam nākamo. Tāpēc, ka tu zini, ka tu neatpaliec šeit. Tāpēc, ka tu zini, ka tu meklēji citu pilsētu. Tāpēc, ka tu zini, ka tavu mājvieta ir citā vietā. Tāpēc, ka tu zini, ka tu virzies uz citu vietu. Tu virzies citā virzienā. Tāpēc tu vari nest Kristus negodu un iziet ārpus pilsētas. Ko tas nozīmē? Tu izēji ārpus noteiktās sabiedrības. Tu izēji ārpus noteiktās sabiedrības normām. Tu izēji ārpus noteiktās sabiedrības kaut kādam būvētajam tam imidžam, attēlam, veidolam, kādam tev ir jābūt. Tu izēji laukā no tā, nesdams Kristus negodu. Un tādā veidā tu netiec. Nevienmēr tu tiksi cienīts, nevienmēr tu tiksi mīlēts, nevienmēr tu tiksi atrasts kā veidīgs, jo tu esi, ka tu kā kristietis, tu kā Dieva bērns, sekodams viņam, tu ģērbies savādāk, tu runās savādāk, tu izskaties savādāk, tu darbojies savādāk, tu dzīvo savādāk. Viss, kas ir ar tevi, ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kas ir šajā pasaulē. Tu neesi tā kā pārējie. Saproti to? Amen? Piekritīsi man? Tādā veidā tu izēji laukā no šīs nometnes, tu izēji ārpus nometnes, izēji ārpus noteiktās sabiedrības normām, nesdams negodu, jo tu zini, tu esi svešinieks šeit virs zemes. Ir cita zeme, ko tu gaidi, ir cita zeme, uz kuriem tu dodies. Tāpēc tu esi gatavs atstāt visu un doties uz turieni. Saproti? Ja tev nav tas skats mūžīgās dzīvības cerība, ja tev nav tas tevī iekšā, ja tev nav tā pārliecība, uz kuriem tu dodies, tu nekad neatstāsi to sabiedrību, tu nekad neatstāsi to nenesīs to negodu, tu nekad nekļūsi atšķirīgs, tu nekad neizcelsies starp pārējiem, tu vienkārši saplūdīsi vienā kopīgā masā visiem pārējiem. Bet tad, kad tu zini, es dodos uz debesīm, es zinu, ka mans mājvietas ir tur, ka tu esi 100% pārliecināts, kur tu būsi pēc savas nāves, ka tev ir pilnīgi drošība par to, ka tu esi pilnīgi pārliecināts par to, tad tev ir spēks atstāt visais muguras un nest Kristus negodu. Amen? Jēzus asins dod tev pārliecību, dod tev mūžīgās dzīvības cerību. Dod tev to pārliecību par to, ka tu zini, es esmu glābts un es eju uz debesīm. Cik daudz šodien cilvēku ārā, ja tu pajautās cilvēkam vienkārši jautājumu, ja tu nomirsi, nonāks debesīs vai ellē? Un vienalga, ko viņš atbild, debesis vai ellē, bet ja pajautās, kāpēc, tad 99% no visiem cilvēkiem pateiks, tāpēc, ka es esmu pietiekoši labi dzīvojis, vai tāpēc, ka es esmu pietiekoši slikts cilvēks. Pietiekoši labi dzīvoju, nonākšu debesīs, ja slikti dzīvoju, nonākšu ellē. Visiem tā doma ir vienāda, kā es dzīvoju, nosaka to, kur es nonāku. Tev kā kristētim vajadzētu būt tālu projām no tās domas. Jo ir tikai viena lieta, kas tev var nogādāt debesīs. Jēzus Kristus upuris. Jēzus Kristus asins. Tavu labai darbu tev nenogādās. Nekad. Tavu cenšanās nebūt sliktam, nekad tev nenogādās tur. Tikai, kad tu saproti, ko Jēzus Kristus ir paveicis
pie Golgātas krusta tevis dēļ, kad Jēzus asins ir tev mazgājuši un šķīstījuši. Tikai tad, tikai vienīgi tad, tu spēsi nonākt debesīs, un tev būs pārliecība par mūžīgo dzīvību. Amen? Tālāk. 4 lietas jau. Kādas lietas tās bija? Pirmā lieta bija kas? Jēzus asins. Droši pieeja pie troņa svētākajā vietā. Jēzus asins, otrā lieta. Mūs izspēr no grēkiem. Trešā lieta. Amen. Tādas šīs no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīviem Dievam. Ceturtā lieta. Jēzus asins sniedz mums mūžīgās dzīvības apsolījumu. Vai nav fantastiski, neko Jēzus asins izdara? Iedomājies, tas vienkārši bez maksas tev ir dāvināts. Vienkārši tas tev ir dots. Vienkārši Jēzus sniedz tev savus asins. Tev. Vai nav fantastiski, kas viss tev pienāk, kas viss ir tev? Labi, 5. lieta. Tev. Es nezinu, kāpēc nepriecāju. 5. lieta no 16. panta. Jo kur ir novēlējums, tad nepieciešami jāpierāda novēlētāja nāve. Jo novēlējumam ir spēks pēc nāves, bet nav spēka, kad novēlētājs vēl dzīvs. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo kad Mūzes visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu nāžu asins ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams. Šīs ir tās derības asins, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Bet arī tev tu visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīs ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību. Un bez asins izliešanas nav piedošana. 5. lieta, ko es gribu, lai tas zīmē, ko dara Jēzus asins. Jēzus asins dāvā mums grēku piedošanu. Jēzus Kristus asins dāvā tev grēku piedošanu. Tev var būt šodien piedots Jēzus asins dēļ. Tev var būt šodien piedots viss, kas ir bijis Jēzus asins dēļ. Ne tavu labo darbu dēļ, ne tava upurēšanās dēļ, ne tavas kalpošanas dēļ, ne to lietu dēļ, ko tu esi izdarījis, vai ne to lietu dēļ, ko tu neesi darījis, ne tādēļ, ka tu gaisi sveceļojumā uz Aglonu, ne tādēļ, ka tu Vatikānā uz ceļiem rāpoji augšā lejā pa goram trepē, ne tādēļ, ka tu esi nopircis kādu papīrīti vai vienalga ko. Tikai Jēzus asins dēļ tev var būt grēku piedošana. Vienalga, kur tu atrodies, vienalga, kāds tu esi. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekāda pazudināšana. Kā bija? Tiem, kas ir Jēzus, nē. Viss, kas ir bijis pagājis, redz, viss ir tapis jauns, vai ne tur? Un, var sakot, ir tik daudz rasīt, to Jēzus asins tev atbrīvot no grēka. Vēl vairāk, tas nav kā vecajā derībā, kur to buļļu nāžu asins vakardienā, kad tika nogalināts grēka āzes par salīdzināšanu Izraēla tautai. Tas nav par to, ka tās izlietās asins, kas apklāja to grēku. Jēzus asins paņem projām grēku vienreiz par visām reizēm. Lai šodien varētu stāvēt Dievu priekšā. Nākt visvētākajā vietā, zinot to, es esmu taisns, svēts un šķīsts. Amen? Jēzus asins tev atbrīvo no jebkāda grēka. Tas nozīmē, nekas no pagātnes tev nesako. Nevar tev sakot. Nekas no pagātnes. Neviens lāsts, neviens grēks, nekas tev nevar sakot. Ja tu esi Jēzu Kristu, ja Jēzus asins ir pār tevi, šodien viss ir pilnīgi jauns un ir citādāk. Ja tu tikai spētu saprast Jēzus asins spēku, nekas nesako, nekas nespēj tevi ietekmēt, nekādas sātanas spēku, dēmonu uzbrukumi. Viņi var mēģināt, viņi var censties, viņi var tev iestāstīt, ka tu esi saistīts un ka tev ir vajadzīgi tur gadiem ilgu procesu, kamēr tu teici saņem brīvību no savas pagātnes. Viņš tev var mēģināt to iestāstīt. Jēzus Kristus asinīs vienā sekundē, uz vienā momentā, tu esi brīvs no visa, kas ir bijis. Amen?
Ja tu tam netici, tad mans jautājums tev ir, cik tad liels ir Jēzus asins spēks tavā dzīvē? Vai viņš ir daļēji spēcīgs? Vai viņa asins ir daļēji spēcīgs? Vai viņš ir pilnīgi spēcīgs? Vai Jēzus asins spēj atbrīvot no grēka vai nespēj? Vai viņš spēj to izdarīt, vai viņš nevar? Šodien mans atgādinājums tev ir. Nesēd vakardienā, nesēd vecajos grēkos, nesēd atmiņā par to, kā toreiz esi grēkos un cik necienīgs tu šodien esi nāk Dievu priekšā. Nesēd tajās atmiņās par to, kādas grēks tev šodien ietekmē un kādas sekas tev šodien ir jācieš dēļ tā. Nesēd tajās atmiņās. Zini, ka šodien tev ir piedots Jēzus Kristus asiņu dēļ, ja tikai to es tev lūdzu. Atklāsmes grāmata 1. nodaļa, 5. un 6. pants. Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņa valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēka un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam. Viņam, lai ir slavu un vara mūžu mūžos. Amen. Jēzus, kas ir atsvabinājis no mūsu grēka. Viņš mūs atbrīvoja no grēka. Viņš tev atpirka no grēka. Viņš tev atbrīvoja no grēka. Viņš dāvāja tev piedošanu. Jēzus asins dēļ. Priecājies? Sastā lieta. Lasīsim tālāk no 23. panta. Lasīsim tālāk uz priekšu. 23. līdz beigām. Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dievu vaigu priekšā. Nevis, lai sev bieži upurēt, kā priesteris tik gadus iet svētnīcā ar svešām asinīm, citādi viņš būtu pienācis bieži sit no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laika galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sev upurējot. Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt un pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēt cilvēku grēkus atņem neatkarīgi. Tāpat arī Kristus vienreiz upurēts daudz cilvēku grēkus atņem neatkarīgi no grēku. Tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Un Ebreju vēstule 10. nodaļa 14. pants. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīts svēti. Jēzus asins palīdz un dara tevi svētu. Sastāv lieta. Jēzus asins ir klātesošs tavam svētāpšanas procesam. Jēzus asiņu dēļ tu var tik darīts svēts. Tu šodien Jēzus asiņu dēļ esi svēts. Tajā pašā laikā tu labi zini, kad ir lietas tavā dzīvē, ar ko tu cīnies, ar kurām tev ir jātiek galā. Lietas, kas nav pareizi, lietas, kas nav kārtībā. Ir kaut kādas rakstura lietas, ir kaut kādas attieksmes lietas, ir kaut kādas domas, ir kaut kādi darbi, ir kaut kādas rīcības, ir kaut kas ir tavā dzīvē, ar ko tu cīnies soli pa solim un mēģini uzvarēt un iegūt uzvaru pār tām lietām. Vai ne? Piekritīs man? Jēzus asinīs ir spēks, lai mūs atbrīvot no tām lietām. Jēzus asins mūs šķīsta un dara mūs svētus. Bet kāpēc mācītājs teica, tiem, kas līdz dzīves beigām nebūs kļuvuši svēti, vienīgais glābējs no grēka būs nāve. Un es nedomāju, ka Dieva plāns tavai dzīvei, ka vienīgais glābējs no tava grēka būtu nāve. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir tavs glābējs no grēka. Amen? Tas nozīmē, ka tā lieta, ar ko tu cīnies, tas grēks, ar ko tu cīnies, Jēzus Kristus asins spēkā, tu vari būt brīvs no tā. Tu vari saņemt svētumu tajā lietā. Tu vari to izdarīt. Bībelē teiks, jūs vēl līdz asinīm neesat turējušies pretī grēkam. Jēzus asins spēkā, tu vari būt svēts. Jēzus asins tika izlietas, lai darītu tevi svētu. Lai tu ietu cauri svētāpšanas procesam, kurā tu tiec veidots par svētu cilvēku. Saproti? Tāpēc nāvei nav jābūt tam, kas atbrīvo tev no grēka. Tā nav jābūt. Jēzum Kristum ir jābūt tam, kas atbrīvos tev no grēka. Saproti to?
Es gribētu, ka šī draudze ir svēta draudze, ka tu domā citādāk, tu runā citādāk, tu ģērbies citādāk, tu izturies citādāk, tu dzīvo citādāk, tu esi atšķirīgs, tu esi svēts. Amen. Un miers baznīcā. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 7. pants. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, ka mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla, Jēzus asinis, šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja tu dzīvo gaismā, Jēzus asinis to šķīsta no grēkiem. Ja tu dzīvo gaismā, tik daudz un tik bieži mēs izvēlamies dzīvot tumsā. Mums bija tikko History Makers nometne. Kādu no jums varbūt tur dzirdēja, sekoja līdzi, un bija pēdējais vakars. Likās, visas nometnes garumā visu laiku tā kā ir tāda cīņa ar grēku, ka visu laiku Dievs tikai runā par grēku un aicina jauniešu nodoties, atstāt grēku, nodoties viņam un pamest to grēka dzīvi. Un visu laiku viņi tiek izaicināti jaunieši nāc atdot savu grēku, pārstāj dzīvot grēka dzīvi. Un pēc tam arī liecības, protams, bija par tev kā jaunieši tika kādās jomās saņēma brīvību un svētumu izvēlēt, ka dodevās viņam. Un es atceros, bija pēdējais vakars un bija tāds aicinājums priekšā atkal nodoties un atdot savu dzīvi. Un tur bija ilgi kādas 2 stundas, tad cilvēki tur ir uz ceļiem, viņi tur lūdz, un tur Dievu klātbūt, viens par otru lūdz. Tik ļoti spēcīgi Dievu tuvums tajā brīdī. Un viss notiek, un tāds speciālists Dievs runā par kādiem grēkiem, un cilvēki nāk tur priekšā aizlūdz par viņiem, un pēc tam sākas slavēšana. Kad sākas slavēšana, būtiski tāda sajūta, un iekšā tāda sajūta, kad ir cilvēki, kas ir paslēpušies grēkā. Ir cilvēki, kas vienkārši kaut kur zālē tajā teltī ir noslēpušies savā grēkā un atsakās tām laukā no tām. Un viņi aizpilda to, viņi paslēpjas slavēšanā, viņi paslēpjas lēkāšanā, viņi paslēpjas pielūgsmē, viņi paslēpjas tik daudzās pareizās, kristīgās, reliģiskās lietās, bet viņi atsakās atzīt savu grēku, nāk laukā no tā un mainīties. Un tāpēc šeit ir tik skaisti rakstīts, ja mēs dzīvojam grēkā, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzības savā starpā, un tad viņi asina šīs mūsu no grēkiem. Draudze, es jūs iedrošinu, ja ir kaut kas, ar ko tu cīnies, nāc gaismā, nesēdi tumsā, nesēdi savu grēku tumsā, nāc gaismā, nāc atzīsti to. Varbūt tev ir kāds draugs apkārt, nāc un pasaka. Tu drīkst nākt pie manis, nāc atzīst manā priekšā, lūksim par to, iestāsimies par to, bet lai mēs neesam tāda draudze, kas 20 gadus cīnās ar vienu to pašu grēku cilvēku dzīvēs. Lai tu neesi tāds. Vienkārši, ka tu pasaki, šodien man pietiek, un es pielieku punktu tam, un kopā esmu gatavs ar kādu citu meklēt veidu, kā es varu dzīvot brīvībā no tā grēka, bet es vairs nekad negribu dzīvot tajā grēkā. Saproti to? Bet kamēr tu nepienāc tajā brīdī, kur tev tas grēks pierievis tik ļoti, ka tu vairs nespēji viņu izturēt, ka tu pasaki, es eju gaismā, es vairs nesēdēšu tumsā ar to grēku, un vai nav ko tas man prasīs, bet es izcīnīšu uzvaru pār to grēku. Saproti? Nesaprati? Saprati? Tu saproti, draudz, ka mēs varētu būt tādi cilvēki. Un es neticu tam, ka Dievs ir paredzējis tev nākošos 20 gadus vēl cīnīties ar to tavu grēku. Šodien pieliec tam punktu. Šodien izdari izvēli, ka tu gribi iet brīvs mājās. Šodien pasaki, grēks nevaldīs manā miesā. Šodien pasaki, šodien izdari to izvēli. Šodien izvēlies un neslēpties vairāk savā grēkā un aiziet projām brīvs no tā. Ebreju vēstule 10. nodaļa, 29. pāns, biedējošs vārds. Cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minas kājā un derības asins, ar ko viņš svētīts, turēs par nesvētām un žēlstības gara nievājas. Tas, kas tevi svētī, tas, kas darīja tevi svētu, tas, kas dara tevi svētu, vērtē to un turi par svētu un nekad nenostājies pret to. Labi, draudzes, es varu iedrošināt vienkārši. Ja tu zini, ka kaut kas ir tavā dzīvē, ja tu zini, ka kaut kas nav kārtībā, tu nevajag teikt, man jau nav tik liela tie grēki. Vienalga, kas tas ir.
Vienalga, kas tas ir. Pietiks spēlēties ar grēku, pietiks spēlēt spēles. Vienkārši pasaka, ka tu gribi tikt vaļā no tā. Nāc un atzīst. Ja vajag, nes Kristus negodu ārpus nometnes citu cilvēku priekšā, kas uzzinās par taviem pārkāpumiem. Ja vajag, dari to, bet neļauj paiet dienai garām, kamēr tu neizsakārtojas lietas. Ziniet, bija tāda konference ar Nātanu Morisu tikko, vai ne? Evangelizācijas pasākums. Varbūt kādā jums bija. Un es, kad tur biju, es pirmo reizi sapratu to. Es nezinu, cik daudz reizi tas vienalga, kad kalpotāji runā un tā, tad aicina priekšā, kad kaut kas nav kārtībā, viņa attiecībās ar Dievu, ka vai kaut ko nožēlot, lai nāk un atgriežās, nāk priekšā un tā. Un pirmoreiz mūžā atkal bija tas aicinājums. Un vienmēr man sirdī kaut kas tur uzrunā, kaut kur es neesmu pareizi, kaut kā tu grēku, ko es netieku galā, jānāk priekšā, tur jāpiet uz ceļiem, jāizsūdz un tā. Un pirmoreiz mūžā ir tas aicinājums, un tu stāvi tur. Un no visskaidrākās sirds tu saproti, viss ir kārtībā, viss ir labi. Un tā, saproti, nav nekas, kas man šobrīd apsūdz Dievu priekšā. Nav grēka. Tu vari iedomāt, tas ir tik fantastisks sajūta, ka tu apzinies. Man nav jākrīt, jāpuņķojās un jāraud par atkal, ko es esmu grēkojis un jānodadās Dievam un jāapsolds vairs nekad negrēkošu. Un tā vienmēr es zinu, ko tas nozīmē. No 12 gadus nākt vienmēr priekšā, kad ir tāds aicinājums. Klausies, draudzenais, aicināt. 30 gadus nākt priekšā, nožēlot savus grēkus, atgriezties un nodoties Dievam. Tu esi aicināts dzīvot svētu dzīvi. Amen? Labi. Tas bija labs, ne? 7. punkts. Ko Jēzus asinis dara? Iesaistīts grāmata 53. nodaļa, 4. pants un 5. pants. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievs satriekt un nomocīt. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jēzus Kristus asins, viņa izlietās asins, viņa Golgātas upuris sagādā mums mūsu dziedināšanu. Jēzus asinīs ir mūsu dziedināšana. Un tā ir tāda lieta, man liekas, kas ir paralizējusi Latvijas sabiedrība šodienā, jo ir tik ļoti liels izteikts un tik daudz meli, kas staigā apkārt par to, ka Dievs dziedina, nevienam nav problēmas ar to, ka Dievs dziedina, bet Dievs dziedināja kādreiz, un Dievs kaut kad dziedinās. Bet visiem ir problēmas, ja mēs runājam par to, ka Dievs šodien dziedina, ka Dievs ir ārsts šodien. Atcerieties Lūkas evaņģēlijā, 4. nodaļā, kad Jēzus nāca templī, paņēma tīstokli un lasīja par to, ka tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man svaidīs, sludināt prieku vēsti nabagiem un tā tālāk. Viņš visu to izlasa, viss ir kārtībā. Un tajā brīdī, kad viņš lieto vārds šodien, šis jūs ausīm dzirdētais vārds ir piepildījies, tajā brīdī pēkšņi farizēji atcerās, bet viņi izauga un ārā grib nogāzt no klīnas. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus lietoja vārdu šodien. Šodien. Visiem nav problēmas ar to, kad viņš nāks kaut kad. Vai kaut kad tas ir bijis, bet ja tu runā šodien, tad tas ir sakars, tieši sakars ar tavu dzīvi. Tāpēc es tā gribētu, ka mūsu draudzē mēs varētu ticēt tam, ka Jēzus asinīs ir spēks par dziedināšanu. Un tāpēc mēs lūdzam, tāpēc arī LG izsūta nāk pie cilvēkiem, ka mēs varam lūgt un ticēt, ka Jēzus asins spēkā ir dziedināšana. Jēzus asinīs ir dziedināšana. 1. Pētera vēstule 2. nodaļa 24. pants. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie stabu, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Atklāsmes grāmatā 22. nodaļā nekļūdos ir teiks par to upi, kas izplūda no tempļa, un viņai abās pusēs aug koks, kas nes augus par dziedināšanu tautām. Mateja evaņģēlijas 28. nodaļā, kur runās, ka mēs uzliksim rokas slimiem, un viņi tiks dziedināti.
Tu lasi evaņģēlijos, ko Jēzus darīja, visur, kur viņš devās, visur, kur viņš gāja. Visa pilsēta nāca pie viņa, un viņš visus dziedināja. Un to var pasvītrot. Tik daudzās vietās, kur Jēzus ir lietots tas vārds, visi tika dziedināti, visi tika dziedināti, visi tika dziedināti. Nevis vakar, nevis rītdien, bet uzreiz visi tika dziedināti. Un kādā vietā, kad Jēzus atkal dziedināja, tad cilvēki nāca un brīnījās, un viņi teica, kas tas ir, kad Dievs cilvēkam ir devis tādu varu? Visu laiku parādās tas, Jēzus Kristus asins spēkā ir dziedināšana. Amen. Tajā pašā Nāta Moris konferencē, es pēc tam runāju kādiem organizatoriem, un viņi teica, pirmajā dienā tas bija drausmīgi, visu laiku sišanās pret sienu. Cilvēki neviens nelūdz, visi tikai skatās apkārt, kas notiekās. Visi vēro, kas tagad būs, kā tagad tur tas brīnum darītājs tur pa skatuvu lēkā un ko viņš tagad paveiks. Tāda neticība, kas valdīja tur. Man liekas, tas ir šajā tautā ļoti izteikti. Tāpēc, kad ir meli, kas staigā apkārt, meli par to, ka Dievs dziedinās rītdien vai vakardien, bet šodien negaida. Kad Dievs kaut ko to darīs, bet ne šodien. Ir tie meli, kas klejo šajā tautā, un ir cilvēki saistīti un savežot. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam redzējuši, ka tas notiek. Bet vai tas, ka tu to neredzi, maina patiesību? Vai tas, ka tu neredzi Dievu, maina patiesību, ka Dievs eksistē? Vai tas, ka tu neredzi lietas, maina lietas būtību? Tāpēc, ka to sauc par ticību. Tie vīri, kas dzīvoja un kas nesa to vēstu par dziedināšanu, kas staigāja dziedināšanas apmodas laikā, viņi teica tādu lietu, mums ir tik ļoti jātic Dieva spēkam dziedināt, ka pat ja mēs nomirstam no slimības, mums pēdējā vārdi ir, es ticu, ka Dievs dziedina. Tu saproti to, ka tu staigā tādu ticību, o pārliecību, mans Dievs ir dziedinātājs. Es pats biju slims. Nedēļu nostaigājis slims ar strutojošu angīnu, tad es atklāju, ka man tāda ir, un pēc tam nedēļu nogulējis slims ar viņu. Es zinu, kā tas ir slimot. Un kad tu dzer zāles, un tu nevari iēst neko, tu nevari iedzert neko, un tev ir piespieda gavēns, tev viss sāp, un tu lūdzu, un nekas nemainās. Es zinu, kā tas ir, bet vienalga par spīti visam, ka tu dzīvo, un tu staigā, un tu tici, mans Dievs dziedina. Es atceros gadiem, es biju priekš sevis paņēmis, es nevienu zāli nelietošu. Vienalga, kāds man būs sāps, es nelietošu nevienu zāli. Un es daudzus gadus tā arī nodzīvoju, neņemot mutēm, pilnīgi nevienas zāles, ne tablets, pilnīgi neko. Kāda cīņa tā bija reizē, ka tev vienkārši visa pasaule brūk kopā, tev tā sāp, tu zini, lēmumu, ko tas pieņēmis. Es neesmu pret zālēm, es tagad lietoju zāles, ja ir vajadzīgs un tā. Dievs lieto ārstus, sanāk nebūtu ārstu, lielākā no kristiešiem nebūtu miruši. Dievs lieto ārstus, Dievs lieto zāles, Dievs tādā veidā arī citreiz nes dziedināšanu mūsu dzīvēs. Mums ir jātic Dievs spēkam dziedināt. Mums ir jātic tam. Vai tu saki, Dievs man grib kaut ko iemācīt ar šo slimību, kas man ir, un tāpēc man tas ir, un nekas nemainās. Vai es tev labāk iemācies ātri un beidz slimot. Es tā, cits cilvēki 40 gadus mācās, jau projām nav iemācījušies. Bet Jēzus visur, kur viņš devās, viņš dziedināja. Tu nevar atrast nevienu reizi, kur viņš nedziedinātu. Un tad es to varu pateikt, ko Jēzus teica. Ja tu esi redzējis mani, tu esi redzējis tēvu. Ko tas nozīmē? Viss attēls, jebkas, tavs jebkāds priekšstats par Dievu tēvu, ko tu neredz piepildamies Jēzu Kristu, nav pareizi. Dievs tēvs bija tas, kurš dziedina. Amen. Jēzus asins dziedina. Es gribu, lai tu to saproti, un lai tev ir jauna ticība tam. Un lai mēs esam draudzi, kas tic tam. Un lai mēs esam draudzi, kas tik ļoti tam tic, ka tagad ir neiespējami gadījumi ārstiem. Viņi zina, ka var uz šito draudzi atvest. Lai cilvēki, kam varbūt nemīl šo draudzi, kas neieredz šo draudzi, kam nepatīk, kā tas sludina, bet ka viņiem ir vajadzība, viņi zina, kur draudzi aiziet. Viņi zina, kur pa viņiem aizlūks. Un viņi zina, kur būs cilvēki, kas ticēs par dziedināšanu. Amen? Un nesaka, tas nav iespējams. Es zinu daudz stāstus, kur vienkārši pilsētas slimnīcas zina, ka neiespējamos gadījumus ir jāsūt uz to baznīcu. Tāpēc, ka tur par viņiem lūdz, un tur tiešām arī lietas mainās.
Un 8. lieta, pēdējā lieta, ko es gribu teikt par Jēzus asinīm. Atklāsmes grāmata 12. nodaļa, 10. un 11. pants. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana mūsu Dieva spēks un valstība. Un viņa Kristus var, jo ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktī. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Viņi uzvarēja ar jēra asinīm un ar savu liecības vārdu. Jēzus asins dod tev uzvaru pār ienaidnieku. Amen? Amen. Visam vienkārši lieta. Jēzus asins dod tev uzvaru pār ienaidnieku. Ienaidniekam nav varas pār tavu dzīvi. Viņam nav varas pār tavu prātu. Viņam nav varas pār tavu ķermeni. Viņam nav varas pār tevi. Pilnīgi nekādas noteikšanas un varas. Pilnīgi nekādas. Pilnīgi nekādas. Un tu nav ko salauzt. Tu nav ko mainīt. Jēzus Kristus asiņu spēkā tev ir uzvara par jebkādu ienaidnieku spēku. Par jebkādu dēmonu, par jebkādu ļaunumu garu. Pat Sātans personīgi nāk un tev sastapt. Jēzus Kristus asiņu spēkā tev ir uzvara pār to. Tāpēc tā kā Smits Vigulsfords. Viņš gulēja gultā. Pats Sātans viņam parādījās naktī. Viņš pagriezās, pastījās. Tas tikai tu esi. Pagriezās uz otriem sāniem un gulēja tālāk. Jēzus asiņu spēkā ir uzvara pār jebkādu ienaidnieku spēku. Amen? Tu staigā apkārt baidoties par to, kā ir nospiesta garīgi demoni pilsētu un ir nospiesta vide tur un tas reģions, kur es dzīvoju tajā mājā, tur burģi dzīvo, viņi te apspiež visu un viss te ir slikti un kā tie gari ietekmē man un tāpēc nekas neiet. Jēzus asiņu spēkā ir uzvara pār pilnīgi kādiem ienaidnieku spēkiem. Amen? Amen. Vai priecājies par Jēzus asinīm? Labs atgādinājums tev. Kāds spēks ir tajās asinīs. Un es tev saku, nekad nenovērtē par zemu Jēzus asiņu spēku. Jēzus asins nav tā. Tas ir... Ziniet, kā tas ir reizēm, ka tu ej kaut kādu lauku, rajonu, tu tādu gan privātu mājām, un tu dzirdi kāds suns rej. Tu dzirdi, viņš tur rej, viņš tur rej. Un tajā brīdī, kad tu ieraugi, tu redzi, tāds maziņš krancīts tur. Tev pat nav kāja jāpies pie zemes, ka viņš jau bēg no tevis. Vai ne tāds? Bet tad, kad viņš rej, tad viņš zina, kā riet. Lai Jēzus asins tev nav tā patās, ka tas ir vārdos kaut kas tev liels, bet realitātē priekš tevis. Tas ir tāds mazs krancīts, kuram nav spēka. Lai Jēzus asins tev ir spēcīgs, kārtīgs tāds. Es nezinu, vienalga, kas tev patīk, kaut kāds sambernārs vai buldogs vai nezinu, kas vēl. Spēks ir Jēzus asinīs. Spēks ir Jēzus Kristus izlietajās asinīs. Kas bija tās lietas? Pirmā lieta. Jēzus asins. Droši pieeja pie Dieva troņa svētākajā vietā. Būt viņa klātbūtnē. Otrā lieta. Jēzus asins tev izpērk no grēkiem. Vienkārši izpērk tev no Sātana. Trešā lieta. Kalpošanai dzīviem Dievam. Ceturtā lieta. Kāds cits nevis Sanit tagad atdod? Ceturtā lieta. Sanit tai uzlīm, tu drīkstēs iet uz ko teikt. Ceturtā lieta. Jēzus Kristus asins sniedz mums drošību par mūžīgo dzīvību. Piektā lieta. Grēku piedošana. Sastā lieta. Jēzus Kristus asins mums dara svētus. Tā ir svētapšanas procesa sastāvdaļa. Tas ir tas, kas dod spēku svētapšanā. Septītā lieta. Dziedināšana ir Jēzus Kristus asinīs. Un astotā lieta. Astotā lieta.
Dod uzvaru pār ienaidnieku. Amen? Priecājies? Pasaka kaimiņam, Jēzus asinīs ir spēks. Jēzus asinīs ir spēks. Kā man patīk tas. Iedrošina tevi? Jā? Pavisam vienkārši lieta. Pats pamatīšu. Bet labs atgādinājums priekš tevis, lai atcerētos, kāds spēks ir Jēzus asinīm. Tas, ko viņš izdarīja. Zinu, ko mēs darīsim tagad? Mēs pieņemsim vakarēdienu. Mēs ņemsim daļu no vakarēdienu. Un, zinu, kāda interesanta lieta? Vecajā derībā bija tāds paskāles svētki. Svētki, kad svinēja, kad atcerējās, pieminēja Izraēla tautas iziešanu Eģiptes zemi. Pēdējā mocība, kad Dievs teica, kad ir katrs, kurš nokaus jēru un ar asinīm apziedīs stenderis, palodas, tam paies garām tas nāves eņģelis un atstās dzīves un neaizskars nevienu, kas ir tajā namā. Bet kam nebūs asins uz durvīm, tajā namā pirmzemtais mirs. Kopš tās dienas Izraēla tauta katru gadu svinēja tos svētkus. Un bija 3 svarīgi svētku sastāvdaļu lietas. Bija jērs, kas tika nokauts un kas tika ēsts. Bija rūgtas zāles, kam bija jātiek ēstām ar jēru kopā. Un bija neraudzēta maize, kas tika ēsta kopā ar jēru. Jērs, kas tika nokauts. Jūs zinājāt, ka tā diena sakrīt ar to dienu, kad Jēzus Kristus tika nogalināts. Zinājāt to? Tās dienas sakrīt. Neraudzētā maize, kas atgādina par to, Izraēla tautai atgādina, Jēzus pēc tam arī runāja par farizēju raugu, kas saraudzē. Atgādina par to, ka nedrīkst būt nekādam piejaukam, nedrīkst būt raugs, nedrīkst būt grēks jūsu vidū, jūsu starpā. Tāpēc tajās dienās, kamēr tas tika svinēts, neraudzētās maizes dienās, tikmēr nedrīkstēja ebreju namā atrasties raugs, nekāds rauga izstrādājums. Un vēlākos laikos jau viņiem bija veseli tāds notikums, ka mājā dažādās vietās paslēpa dažādas raudzētas produktus, un tad bērniem vajadzēja meklēt pa visu māju, atrast tos produktus, kur ir ar raugu kopā, vajadzēja tikt no viņiem vaļā. Vismaz kāda ebreja tā darīja. Vesels process. Un trešā lieta, tās rūgtās zāles, kas atgādināja par to rūgto, to dzīves pieredzi, to, kā bija viņiem Ēģiptē, kā viņiem gāja tur, cik smags viņiem bija tas laiks, cik viņiem bija grūti tur atgādināt par to. Nedomājieties šodien, Dieva jērs tika nokauts par mūsu grēkiem, tika pienestas upurs, tika izlietas tās asins. Šodien mēs, kad baudam, mēs atceramies to, ka grēks nevar būt daļa no mūsu dzīves, ka mums ir jātiek vaļā no jebkāda grēka rauga. Tam ir jābūt tālu projām no mūsu dzīves, jo tas tik ātri ienāk un saraudzē mūsu dzīves. Tāpēc mums ir jāmeklē un jāizmet laukā jebkāds grēks, kas mums varētu būt. Un mēs, kad baudam to jēru, mēs baudam, un mēs atceramies par Jēzus Kristu. Mēs varam atcerēties arī par to rūgto dzīvi, kuru mēs dzīvojam. To rūgto dzīves pieredzi, ka mēs ejam cauri, saprotot to, ka tā ir normāla dzīves sastāvē, ka tas tā ir mūsu dzīvēs. Bet tāpēc tika nogalināts Jēzus Kristus, lai mums būtu cerība, ar kur mēs varam iziet cauri jaunu cerību par mūžīgo mantojumu debesīs. Amen. Un mēs pieņemsim vakarēni, mēs dzersim vīnogu sulu, mēs ēdīsim maizi un atcerēsimies par to, kā Jēzus tika nogalināts, kā viņš izlēja savus asins, kā viņa miesa tika salauzta. Bībelē teikts pirmajā vēstulē korintiešiem, jo no tā kungas esmu saņēmis, ko arī jums mācīja. Kad tas kungs tevī naktī, kad es tapu nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet man pieminētā. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas un sacīja, šis biķers ir jaunā darība manās asinīs. To dariet, citkārt jūs to dzerat mani pieminētam. Citkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat. Pasludiniet tā kunga nāvi
tiekams, viņš nāk. Tas būs tas, ko mēs darīsim. Mēs dzersim no tā biķeļa, mēs ēdīsim to maizi un mēs pasludināsim Jēzus Kristus nāvi. Un mēs pasludināsim viņa augšām celšanos līdz viņa atnākšanai. Tas nozīmē, ka mēs to baudīsim. Tas runās par divām lietām. Tas runās par Jēzus paveiktu upuri, par Jēzus izciesto to cenu, ko viņš samaksāja. Un tas runā arī par Jēzus otrreizējo atnākšanu. Par to, ka viņš atkal nāks pēc mums. Un ka mūsu mājvieta nav šeit. Mums ir cita mājvieta sagatavot. Un Jēzus nāks mums pakaļ. Tad mēs baudīsim to ar priecīgu sirdi, svinot, atceroties, kādu cenu viņš samaksāja un ko tas dāvina mums. Un saprotot to, ka viņš nav šodien miris. Viņš ir dzīvs un viņš nāks pēc mums. Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Amen. Šodien viņš ir augšām cēlies. Neticēji man? Netic? Domāju, viņš lieldienās tikai augšām ceļās. Viņš ir augšām cēlies. 27. pantā ir teikts. Bet tas ir brīdinājums jums. Tam, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kungu biķeri, tas būs noziedzies pret tā kungu miesu un asinīm. Lai cilvēks pats sevi pārbauda, un lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer savu pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Un šodien, kad mēs to baudīsim, atbildība ir uz tevis paši, izmeklēt savu sirdi, izvērtēt sevi. Vai ar tevi viss ir kārtībā? Vai tu dzīvo svētu dzīvi? Vai tu esi pareizās attiecībās ar Dievu? Ja kaut kas nav kā vajag, tad tagad uzreiz tev būs iespēja piesaukt Jēzu Kristu, lūgt viņu piedošanu, lūgt viņam piedošanu par saviem pārkāpumiem, sakārtot savas attiecības ar viņu, lai tu varētu ņemt tad droši sevi daļu no vakarēdiem. Mēs ticam, ka vakarēdiem var pieņemt katrs, kurš ir atzimis no augšienes, kurš ir pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu glābēju, kur vārds ir rakstīts mūžīgās dzīvības grāmatā, kurš ir pieņēmis, kurš ir apliecinājis to pilnīgā ūdens pagremdē. Jūs tad varat ņemt daļu no šī vakarēdiem. Bet neviens neskatīsies uz jūsu pirkstiem. Neviens nepārbaudīs jūs. Jūs katrs viens pats pārbaudat sevi, savu sirdi un izvērtēt, vai jūs cienīs ņemt vakarēdiem vai nē. Tā ir atbildība uz jums pašiem. Un, ja tev ir kādi jautājumi, noteikti varēs pienākt pie manis. Es gribēšu, ka varbūt Sanita var nākt priekšā un vienkārši gribu, lai tu uz kādu mirkli var aizvērt savus acis, pateikties Dievam par šo vārdu un lūgt, lai viņš parāda tavu sirdi, lūgt, lai tu vari izvērtēt savu sirdi, lai tu vari saprast, vai viss ir kārtībā, vai viss ir kā vajag, un lai tu vari salīdzināties ar Dievu. Lai viņa asins var tev nomazgāt no kādu pārkāpumu, ja ir kaut kas tāds, kam tur nevajadzētu būt. Debes Tēvs, es nāku tavā priekšā, es tev pateicos par šo vārdu, es tev pateicos par to, ka tu runāji uz mūsu sirdīm un ka tu runāji uz mūsu prātu. Paldies par to, ka tu darīji darbu mūsu dzīvēs. Paldies par to, ka mēs varēsim ņemt daļu no vakarēdiem. Es tev pateicos par to. Bet es tev lūdzu, ka tu šajā brīdī, ka tu parādi mums sirds, ka tu parādi to, kādā stāvoklī mēs esam tavā priekšā, kādās attiecībās mēs esam ar tevi, kas notiek mūsu dzīvēs, vai viss ir pareizi, vai viss ir tā, kā tam ir jābūt. Un Debes Tēvs, ja kaut kur nav kārtībā, es lūdzu, ka tu dod mums spēku piesaukt tevi, saukt uz tevi, lai mēs varētu saņemt piedošanu, brīvību, kādi grēki, kādi pārkāpumi. Debes Tēvs, mēs gribam kādu mirkli vienkārši lūgt tevi, lūgt un aicināt tevi, lai tu nāk un izvērtēt mūsu sirds. Jēzus vārdā. Vienkārši droši lūdzu un izvērtē savu sirdi. Ja ir vajadzīgs, tad sakārto savas attiecības. Sakārto. Aizmirst par to, kas tev sēž blakus, aizmirst par godām lietām, vai vienkārši sauc uz viņu. Lai tu var sakārtot savas attiecības ar Kristu. Lai nav nekas, kas stāvētu pa vidām. Jēzus vārdā. Paldies par
tavām asinīm, Jēzus. Paldies par tavām asinīm. Paldies par tu Golgātas. Paldies par brīvību. Paldies par dzīvību tajās. Paldies Tev, Jēzus, par tavām asinīm. Paldies Tev, Jēzus, par tavām asinīm. Paldies Tev, Jēzus, par tavām asinīm. Lūkšanā, vienkārši, ja tu zini, kaut kas nav kārtībā, tu pats piesauc Jēzu Kristu, piesauc viņu, runā ar viņu, sakārto savu sirdi, sakārto savu dzīvi, sakārto savu prātu, sakārto savus domas, sakārto savas attiecības ar viņu, lai grēks nevaldītu tavām mirsām, sakārto, izdara savus lēmumus, pieņem pareizos lēmumus, izdara kādas izvēles, ja vajag nest lietas gaismā, tad dari to. Ja vajag kādam atzīties, kādā lietā atzīsties, pieņem pareizos lēmumus, sakārto, lai nepaliek lietas, kā mēs ir bijuši līdz šim. Sakārto. Jēzus, Sesnāšu vīrus priekšā, sagatavot vakarēdienu. Stāsts Tev pateicos par Tavām izlaitajām asinīm, par Tavu salauzto miesu. Paldies par to spēku, kas ir tajā. Paldies par dzīvību, kas ir tajā. Paldies par brīvību, kas plūst no Golgātas krusta. Paldies par to atjaunošanu, kas nāk no turienes. Paldies par dziedinājumu, kas nāk no turienes. Paldies par to izpirkšanu, kas nāk no turienes. Paldies, Tēvs, par to. Un es lūdzu, ka mēs tagad baudīsim šo vakarēdienu, ka mēs būsim daļa no vienas miesas, ka mēs lauzīsim maizi, ka mēs dzersim šo sūku. Tās es lūdzu, ka tā būtu dzīvība, tā būs debesu spēks, kas ienāk mūsos. Par atgādinājumu par to, ko Tu esi paveicis, un par atgādinājumu, ka Tu nāc, lai var atkal būt ar mums kopā. Jēzus, Tev lūdzu, lai tas būtu spēks, kad mēs to baudīsim. Lai mēs ar priecīgu sirdi, ar pateicību savām lūpām varētu ņemt daļu no šī vakarēdiena. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauz to un tiem to devu sacīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums to dod. To dariet mani pieminētā. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums to izliedz. Jēzus vārdā. Amen. Vīrs stāvēs priekšā, un jūs droši varat nākt, ņemt maizi, dzert no biķera un pieminēt Jēzus Kristus nāvi, augšām celšanos.
viņa atkal atnākšanu. Ziniet, mēs varam vienu izdarīt, kā mēs varam nobeigt vakarēdienu šodien. Es varu piecelties visu kājās.
mēs lasījām apstiprināt 20. nodaļas 28. pantu par to, ka viņš, kas ir atpircis savu draudzi sev. Vai tu zini to, ka tu esi, jūs visi kopā esat viena miesa, viena draudze, viena ģimene. Un ja jūs visi kopā baudījāt no vienas sulas, no vienas maizes, simboliski jūs baudījāt no Jēzus vienām asinīm, no vienas miesas, jūs esat daļa no viena paša, vienotā vasala. Zini, ko jūs varētu izdarīt? Pagriezties pret kādu, apskaut kādu un pateikt, labi, ka tu esi ģimenē. Vai kaut ko mīļi pateikt. Un vēl kādu. Un vēl citu pusi kādu. Vienkārši, mēs esam viena ģimene. Mēs esam viena draudze. Cik ļoti vakarēdienas par to liecina, ne? Kādam puisim, meitni kādam puisim var high five iedot vai negrib apskaut, bet, kaut kā, viena ģimene, pasaka kaut ko labu. Droši. Vakarēdienas vienotības simbols. Viena miesa. Viena miesa. Yes. Jūs tik mīļi teikt izskatījāties visi, ka jūs tā darījāt. Jūs tā arī sajutāties bišķiņ? Bišķiņ, ja? No, Kristīna tā sajutās. Ir labi būt mājās, vai ne? Vakarēdienas tik ļoti savieno mums. Tik ļoti savieno mums. Un mēs baudam to pašu vienu kausu, divus kausus, to pašu maizi. Tas tā nesam vienotību mums starpā. Esam viena ģimene. Jēzus asin dēļ, viņš izpirka mums visas sevi par draudzi. Amen? Nu, ko tā vienot? Varam lūgt par Latviju? Dziedāsim himnu, kopīgi lūgsim par šo zemi. Dievs svētību šai zemē. Dievu roku pār šo zemi. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētīja Latviju, svētīja to. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētīja Latviju, svētīja to. Kur Latviju meitas iet, kur Latviju dēlis iet, laid mūs tur laimēdiet, mūs Latvijā. Kur Latviju meitas iet, kur Latviju dēlis iet, laid mūs tur laimēdiet, mūs Latvijā. Tās tā pateicās par šo zemi Latviju. Paldies, ka mums ir iespēja dzīvot šajā zemē, ka mums ir iespēja būt šajā pilsētā Rīgā, ka draudze var būt šeit. Tās tev pateicos par to. Un es tev lūdzu, kungs, ka šī draudze varētu būt kā bāka, kā svece, kā pilsēta kalna galā, kā kaut kas tāds, kas spīd un atšķirās, kā kaut kas tāds, kas pievelk tos, kas vēl nepazīst tevi. Tās es tev lūdzu, ka no šejienes varētu iziet daudz misionāri, ka no šejienes varētu iziet daudz mācītāji, ka no šejienes varētu iziet daudz evaņģēlistu, ka no šejienes varētu iziet daudz kalpotāju, ka no šejienes varētu iziet daudz Dievu vīru un Dievas sievas, kas tavu vārdu varētu nest pasaules tautām.
Tās es lūdzu, lai tu svētītu šo zemi, svētītu valdības un varas, lieto viņus, liec īstos cilvēkus atbildīgajos amatos, liec dievbijīgus cilvēkus. Un lūdzu Tēvs, lai šajā zemē Tavu valstību varētu iet plašumā. Un lai Tu būtu katrā namā, lai Dievs būtu katrā namā. Debes Tēvs, mēs lūdzam Tavu žēlstību pār šo zemi. Un Jēzus, lai Tavas asinis līst pār šo zemi, ka šī zeme ir Tavās asinīs mazgāta. Jēzus, mēs Tavu pateicamies par šo dievkalpojumu, pateicamies par to, ko Tu esi darījis. Paldies par uzkodām, paldies Tavs svētīt sadraudzības laiku, svētīt katru, kurš varēs pienest ziedojumu, savu upuri, un svētīt tos, kam nav tāda iespēja, un svētīt Tavs tos, kam sirdī ir vēlme būt par devējiem, kam sirdī ir vēlme, ka viņiem pietiek viņa iztikšanai un vēl paliek pāri labiem darbiem. Tās es lūdzu, lai tās nedēļa, kas ir priekšā, lai ir pilna ar svētībām. Tās, ka Tu atver debesu logus un liec nolīt jaunām svētību un lietu pār cilvēkiem. Tās es lūdzu, lai nāk paaugstinājumi darbos, tās, ka nāk atvērtas durvis, ir atrisinātas situācijas. Tās es lūdzu, ka Tavu roka iet cilvēkiem līdz, kad viņi dosies no šīs vietas mājās. Es lūdzu tās, ka notiek brīnumi, kad ir labvēlība pār katru vienu. Tās es lūdzu, ka Tavu valstības seko katram vienam, kurš no šejienes iziet laukā, un ka katrs varētu būt Tevis lietots, tur, kur viņš nonāk savā ģimenē, savā darba vietā, savā skolā, tās visur, kur viņš iet, ka Tavu valstību varētu viņiem sekot. Tās mēs lūdzam Tavu žēlstību par katru vienu, lai pēc nedēļas, kad mēs sanāksim kopā šeit, mēs varētu svinēt un varētu būt pilni par pateicību par to, ko Tu esi darījis. Un tās, ka mēs varam apzināties, ka mēs piederam Tev, mūsu dzīves pieder Tev. Jēzus vārdā To lūdzam, un visi teica, amen.